Sveiki visapkārt! Šis ir astroloģisks ieskats un padomi pilnmēnesa laikā. Un mums šodien ir diezgan nozīmīgs video, jo mēs iedziļināsimies un runāsim par elektrizējošo, pļāpīgo, atklājumiem bagāto un trāpīgo pilnmēnesa dviņos, kas būs 2025. gada 5. decembrī. Sagatavojiet pildspalvu, iekārtojieties ērti un izrunāsim to, ko šis pilnmēnesis nozīmē mums visiem. Ja skatāties mani pirmo reizi, paldies, ka pievienojāties man, es priecājos jūs redzēt, un ja esat jau pazīstami ar manām prognozēm, ir jauki jūs redzēt atkal. Aicinu jūs īkšķīšot, sirsniņot un pārsūtīt šo video vēl kādam, kam tas varētu noderēt, un arī apdomāt iespēju abonēt šo kanālu. Bet tagad atpakaļ pie dviņu pilnmēnesis. Tātad, dviņu pilnmēnesis nāk kā spilgts uzplaiksnījums un arī karmiskais pagrieziens, jo tas veido kvadrātus ar karmiskajiem mēnesi mezgliem. Šis pilnmēnesis vairāk ietekmēs tos, kuriem ir personiskās planētas dviņos aptuveni 12 līdz 13 grādiem, kā arī visas mutablās zīmes, kas ir dviņi, jaunavas, strēlnieks un zivis. Neliels atgādinājums tiem, kā lai jūs zināt, kur tad ir jūsu personiskās planētas, kādos grādos, to var viegli uzzināt, ievadot savus datus Latvijas astrologu asociācijas mājaslapā. Ja ir papildus interesi, ja nav, klausieties vienkārši turpmāk tālāk šo prognozi. Un tā, pilnmēnesis ir kā kulminācija, un, protams, pilnmēnesis mums ir katru mēnesi, un mēs šeit atzīmējam tiešām kādu kulmināciju, kādu, iznākšanu gaismā, bet arī līdzsvaru starp sauli vienā zīmē un mēnesi pretējā zīmē. Kā jau teicu, šis pilnmēnesis notiek 13 grādos un 4 minūtēs dviņos, tātad opozīcijā saulei strēlniekā. Kas šeit nāk gaismā? Šeit nāk gaismā ambīcijas, emocijas, arī noslēpumi, par ko mēs parunāsim vēlāk, kāpēc tas saistīts ar noslēpumiem, jo dviņu zīme principā ir tāda viegla, draudzīga un virspusēja, bet šis dviņu pilnmēnesis ir tāds, kas uzrauj augšā kādus noslēpumus, kaut kas ir bijis dziļi, varbūt pat zemapziņā, varbūt iekšienē, par to mēs turpmāk arī parunāsim. Tātad šis viss sasniedz kulmināciju. Un mēs varam padomāt par tām sēklām, kuras mēs sējām pirms 6 mēnešiem ap šī gada maiju. Tagad pilnībā tas uzzied, jo ap šī gada maiju tur bija jauns mēnesis dviņu zīmē, un tagad mums ir pilnmēnesis dviņu zīmē. Protams, uz šo te prognozi var paskatīties dažādi. Mēs skatāmies arī 2 nedēļas atpakaļ, kad bija jauns mēnesis, un šis ir tā kā šī konkrētā mēnesis cikla pilnbriedz, tātad pilnmēnesis, bet varam paskatīties arī 6 mēnešus atpakaļ, kad šajā konkrētajā zīmē bija jauns mēnesis. Un jauns mēnesis bija ap šī gada maiju, tātad, kas tad ir tas, kas mums pilnmēnesī tagad uzzied, patinam laiku atpakaļ, padomājam, kādas bija tās vēlēšanās. Tas nav tikai par kaut kādu uzplaukumu, piepildīšanos vai manifestēšanos, bet arī tie var būt notikumi, kurus beidzot ir jāatstāj pagātnē. Atgriežoties pie jauna mēnesis dviņos, kas bija agrāk, ap šī gada maija, tas bija tā kā pirmsākums, domas iesēšana, domas iedēstīšanas moments. Un te mazā atklāpe astro studentiem un profesionāļiem, tātad mēs varam apskatīt savu karti, kurā tad mājā mums atrodas dviņi, un kādi tad bija tie mūsu nolūki, ko mēs esam mācījušies, ko mēs esam runājuši, ko mēs esam lasījuši. Bet tātad plašākai publikai dviņi ir pazīstami ar jaunām idejām, sarunām, domāšanas veidu, un tas ir arī par sociālo mēdīju aktivitātēm un jaunu kursu, lekciju vai podcastu uzsākšanu. Tas, ko jūs uzsākāt iepriekš, tagad manifestējies, un visums mums jautā, kas tad ir izaudzis? Varbūt tas bija tikai troksnis, varbūt tas bija tikai tā, kaut kas nenopietns, kas palaists gaisā. Kādas tad ir dviņu pilnmēnesis tēmas? Tātad dviņi ir trauksmaini, dviņi maina domas, dviņi ir nervozi, bet tās var arī būt atklāsmes, tās var būt jaunas idejas. Ja jūs pēkšņi redzat zīmīgus sapņus, piemēram, tās var būt arī atklāsmes nakts vidū, nebrīnīties par to, tas viss ir normāli šajā dviņu pilnmēnesī. Tās var būt pēkšņas idejas, bet tās var būt arī tukšas runas, kas ir izteiktas kā joks, bet kam patiesībā ir nozīme. Un te mēs arī varam īsti neapzināties.
ko mēs esam izspļāvuši pēkšņi, jo dvīņi un tā pārvaldnieks Merkurs atbild arī par informāciju, kuru mēs vēl nezinām, bet varam nejauši pateikt, un tad pēkšņi, kā es to zināju? Vai arī jūsu blakus stāvētājs saka, kā tu zināji? Es šo nevienam neteicu. Un tieši konkrēti šis pilnmēnesis, par cik pārvaldnieks Merkurs ir Skorpionā, kas pavelk augšā, tādus dziļumus, te var visādi brīnumi nākt gaisā. Tā ka, jā. Turpinot vēl par šī dvīņu pilnmēneša tēmām, daudziem no mums varbūt asprātīgi atklājumi un vēlme izteikt to, kas bijis prātā, vai arī ko mēs esam paturējuši pie sevis. Viņi pārvalda prātu, dokumentus, vārdus, idejas, īsus ceļojumus, brāļus, māsas, kaimiņus un sociālos mēdījus. Tātad visas šīs tēmas var kļūt aktuālas ar dvīņu pilnmēnesi. Protams, te ir arī ēnas puses, kā piemēram izkliedēta enerģija, kā teikt Figaro tur, Figaro te, iesāku tur, šito nepabeidzu, uzsāku to, atgriežos pie tā, tāds zipsnis, zigzags, ja? Līdz ar to dvīņus var uztvert kā haotiskus, dvīņus var uztvert kā nestabilus, kā neusticamus, tāpēc, ka situācija mainās un mēs mainām savu kursu. Bet kāds cits no malas mums var pateikt, bet kā? Tu taču man solīji! Un dvīņu pilnmēnesī var šķist, bet situācija tak ir mainījusies. Kādas tev ir problēmas? Tātad esam uzmanīgi ar šo un tomēr mums ir jāizvērtē, kur tad tomēr solījumi ir jāpilda un kur tas vairs nav produktīvi nevienai ne otrai pusē. Jā, kas vēl var būt tās ēnas puses? Tās var būt kaut kādas tenkas, klačas, aprunāšanas, kas patiesībā ir aizmuguriskas, aizvainojošas. Un te var būt arī kaut kāda izvairīšanās no dziļuma ar joku palīdzību. Ne visi jau grib iegremdēties kaut kādās dziļās tēmās un neērtās tēmās vai sāpīgās lietās, un tas ir pilnīgi saprotami. Svarīgi šeit ir saglabāt ziņkārību, nevis radīt haosu. Merkurs, kā šī pilnmēneša pārvaldnieks, ir tagad beidzot izgājis no retrogrādās kustības, un viņa retrogrādā kustība sākās Strelniekā un atgriezās Skorpionā, un šobrīd jau viņš ir direkts un viņš ir jau Skorpionā. Pozitīvais ir tas, ka viņš ir direkts jau kopš 29. novembra, tāpēc mēs vairs neredzam to haosu, kas bija novembrī. Mēs joprojām atrodamies tā saucamajā ēnas zonā. Kas ir ēnas zona? Vienkārši paskatieties manā Facebook lapā, jo tur ir, ēnas zona ir tā, teiksim, tajā mirklī, kad Merkurs iet direktā, tātad viņš kaut kādā mirklī apstājas, pagriežas retrogrāds un iet atpakaļ pa šiem pašiem zodiaka grādiem. Un ēnas zona ir tā, kur viņš tā kā divas reizes pārstaigā pāri. Tātad pirmajā reizē viņš pārstaigā pāri šiem zodiaka grādiem direktā virzienā, viņš griežas retrogrāds, iet atpakaļ, un tad pēc tam trešajā reizē, kad viņš ir atkal pagriezies direkts, viņš iet pāri šai pašai zonai. Un to mēs astroloģijā saucam par ēnas zonu. Bet labi, tātad Merkurs joprojām atrodas šajā te ēnas zonā līdz 17. decembrim, tāpēc vēl var būt kādas kavēšanās, piemēram, ar ceļošanu, ar kaut kādiem dokumentiem, kas joprojām var izkristalizēties šajā laikā. Tātad no ēnas zonas viņš iziet 17. decembrī. Skorpions, kur pašlaik atrodas Merkurs, ir par to, ka tiek atklāts tas, kas ir slepens vai apslēpts. Tātad tas ir par noslēpumiem, kas beidzot atklājas, un mēs iegūstam kādu skaidrību par to, kur ir fakti un kur ir tikai safabricējumi. Atmaksājas arī secīgums, struktūra un caurspīdīgums. Var atkal parādīties teksti, kas tika slēpti, vai pārunās var tikt noliegts iepriekš teiktais. Izmantojam šo enerģiju, lai kaut ko mainītu, lai būtu godīgi pret sevi un citiem, un izvairīties no apsēstības. Te ir arī tāds kritisks pagrieziena punkts, jo šis pilnmēnesis veido kvadrātus ar mēnesi mezgliem un izveidojas lielais multiplais krusts ar karmiskajiem mezgliem. Jo tātad, kā tas var ietekmēt? Te var atklāties kāda patiesība, kas palīdz mums virzīties prom no pagātnes. Tiek izceltas līderības tēmas, augstākā izglītība, lidostas un juridiskas lietas. Tātad tas ir vairāk par strēlnieku, jo saule mums ir strēlniekā.
Un šis te kvadrāta saspringums nozīmē, ka lietas ir jārisina tagad. Ir svarīgi atlaist to, ko mēs domājām, kas zinām, ir svarīgi saglabāt atvērtu prātu un klausīties intuīcijā. Nu, tātad te ir kāds pagrieziena punkts, kas var risināties strauji. No otras puses, mums šis te kvadrāts arī spiež iet prom no vēlmes būt pārāk perfektiem, pārāk satrauktiem vai teiksim, pārāk orientēties uz detaļām, jo tas ir dienvidmezgls Jaunavā. Var būt izmaiņas grafikā, ziņas par darbu vai veselības jautājumiem, kas uzplaiksnī, uznāk augšā, aktualizēs šajā pilnmēnesī. Mēs tiekam aicināti neanalizēt pārāk daudz un koncentrēties uz kopīgo ainu. Savukārt ziemeļmezgla kvadrāts, kas ir uz zivīm, tātad runā par nepieciešamību pakļauties garīgai dzīves plūsmai un ļaut dažādām lietām noslēgties. Nu jā, šis, protams, pilnmēnesis ir arī katalizators dvēseles izaugsmē. Te šajā pilnmēnesī vispār ir ļoti daudz un dažādi aspekti, kas katru no mums ietekmēs atšķirīgi. Piemēram, mums ir tātad Merkura kā pārvaldnieka trigons ar Jupiteru, trigons ar Saturnu, mēnesis sekstilā ar Hīronu, Mars ir trigonā ar Hīronu. Te ir daudzi papildus aspekti, kas strādā fona režīmā, kuram katram ir sava nozīme. Es viņus papildus neanalizēšu, bet šis pilnmēnesis kopumā var dot tādu tiešām daudz lielas, plašas iespējas mums katram individuāli virzīties uz to savu ceļu. Kas vēl, teiksim, apkopojot šo visu un redzot šo te lielo mutablo karmisko krustu, mēs gribētu teikt, ka šeit atslēga ir spēja pielāgoties. Ja mēs spēsim būt elastīgi attiecībā uz mūsu plāniem, ceļojumiem, domu maiņu, domāšanas veidu maiņu, uztvers maiņu, mēs būsim veiksmīgi. Un tā, laikam, ir tā galvenā ideja, ko arī paņemt no visas šīs prognozes. Personiskajā līmenī šeit ir jāpievērš uzmanība tam, protams, kur viņi atrodas jūsu kartē, un mēs vēlāk par to arī parunāsim, kad runāsim par katru zodiaka zīmi atsevišķi. Un, protams, ir svarīgi, kādi aspekti veidojas šajā pilnmēnesa laikā. Bet akcents šeit ir uz domāšanas un komunikācijas veida maiņu, jo daudzi no mums tiešām mainīs savu domāšanas veidu un kļūs vai no, teiksim, sabiedriskāki un aktīvāki nekā parasti, vai teiksim otrādi klusāki un tā kā turēsies ēnā, vai te kaut kas mainās tieši komunikācijas ziņā. Kas vēl var aktualizēties šajā pilnmēnesī? Tātad iespējams atkal uzradīsies seni draugi vai atjaunosies kontakts ar kādu māsu vai brāli vai kaimiņu. Nodomi, ko mēs sējām maijā, tagad sāk piepildīties, vai arī mēs saņemam atbildes un skaidrību par to, ko mēs meklējām. Kvadrāts ar šiem mēnesi mezgliem liek domāts par savu sociālo mēdīju sakārtošanu, tātad daži var nolemt atpūsties vai pilnībā pamest platformas, tātad es runāju par sociālām platformām, tādas kā Facebook, Instagram, kādās jūs platformās esat. Citi var atkal pārveidot savus profilus, mainīt informāciju vai piemienoties jaunām lietotnēm. Turpmāk došu dažus padomus, kā piemēroties šīm pilnmēnesa enerģijām. Pirmkārt jau nepārslogājiet savu nervu sistēmu. Ja jūtaties satraukti, prioritāte ir elpošanas vingrinājumiem, jo viņi atbild par plaušām, vai mierīgai pastaigai dabā. Arī vārdi var palīdzēt dziedināt, tātad runājiet ar draugiem, rakstiet dienas grāmatu, izrakstiet visas savas domas ārā uz papīra, lai viņas neveļās pa galvu. Te var būt arī kādas šokējošas lietas, kas satricina jūsu drošību vai finanses, bet par to mēs parunāsim mazliet vēlāk. Ja mēs neatradīsim laiku iezemēt savu enerģiju, elpot, atlaist un skaļi izteikt klusās patiesības, mēs nonāksim pilnmēnesis emociju varā, kā arī Marsa un Saturna kvadrāta ietekmē. Tātad mēs varam kļūt ļoti pamācoši, aizkaitināti vai satraukti par to, ka nesaņemam atbildes uzreiz un nesaņemam atbildes un teiksim, zaļo gaismu tam, ko mēs darām.
Jāatcerās arī to, ka pilnmēnesis ir atbrīvošanās laiks, bet mēs varam sajust spiedienu, atbrīvoties no kaut kā, teiksim, iegūt apstiprinājumu vai atbildi par katru cenu, un mums ir jāsamierinās ar to, ka mēs varam nesaņemt atbildes uzreiz, un te var būt kādas kavēšanās. Prioritāte tātad ir kustībai un elpošanas vingrinājumiem, un dviņi ir par prātu, plaušām, rokām un kājām. Tātad skatāmies. Te ir iespējas arī tādas nejaušības, ka mēs nejauši sagriežam pirkstu ar papīru un taisni vietā, kur tas pirksts locās un tas mums īd un kļūd un atgādina par kaut ko. Skatāmies rokas, kājas, skatāmies, kur mēs liekam soli un skatāmies, lai mēs nepārkarsējam prātu. Kādi būtu ieteicamie rituāli šajā pilnmēnesī? Tātad, kā rituālu un arī tam, lai mēs mazinātu Marsa Saturna kvadrāta iespēju, mēs varētu uzrakstīt sarakstu ar visu, kas mūs ir satraucis, un pēc tam to sadedzināt, protams, drošā veidā, vai izšķīdināt ūdenī. Tas arī mazliet rezonēs ar Saturnu un Neptūnu zivīs, ja? Atgriežamies, pašķirstam atpakaļ to, ko mēs rakstījām dienas grāmatā, tad, kad Merkurs bija retrogrāds vai tajā laikā, kad Merkurs iegāja ēnas zonā, un mēs varam aplūkot, cik daudz mēs esam progresējuši emocionālajā ziņā. Svarīgi šeit ir arī atzīt lietas, ko mēs nepasakām un turam sevī, jo tas var novest pie eksplozijas vai pasīvi agresīvas rīcības, vai slimības. Kam pievērst uzmanību tagad šajā dviņu pilnmēnesī? Tātad pārbaudiet savu karti, skatāties ap 12, 13, 14 grādiem dviņos vai arī 12, 13, 14 grādiem citās multiplajās zīmēs, tātad dviņi, jaunava, strēlnieks vai zivis. Kur jums ir planētas, vai tas neveido kādus aspektus pret to. Ūdens zīmes jutīsies diezgan labi šī tranzīta laikā, tātad, jo mums paralēli ir lielais ūdens trigons, kas ir ļoti harmonisks, emocijas plūst. Un patiesībā arī gaisa un uguns zīmes jutīsies labi, jo tām labi saskan tieši ar dviņu gaisa enerģiju. Ja jūsu planētas ir mutablo zīmju beigās, apmēram no 25 līdz 26 grādiem, tad jūs varat justies mazliet nervozāki, jo ir gaidāms Marsa Saturna kvadrāts. Tagad mazliet mēs parunāsim par to, kā klausīties šo prognozi. Es esmu rietumu klasiskais astrologs, ikdienā es strādāju ar Koha māju sistēmu, kas ir nevienāda mājas, bet skaidrības labad un tieši šai prognozei es strādāšu ar vienādu māju sistēmu, liekot jūsu zīmi uz ascendenta. Tātad, ja jūs ziniet, kur jums ir ascendents, jūs vispirms noklausieties par savu ascendentu. Ja nezināt, kur jums ir ascendents, ievadiet datus Latvijas astrologu asociācijas mājaslapā un jūs to uzzināsiet. Bet, ja jūs vienkārši zinat, kur ir jūsu saules zīme, noklausieties par jūsu saules zīmi. Tas arī dos tādu personības attīstības virzienu. Un, ja, teiksim, jūs zināt, kur ir jūsu mēnesis, tad varat noklausīties arī par savu mēnesi zīmi, jo tas dos vairāk tādu emocionālo fonu un to, kas ir izcinās iekšpasaulē, subjektīvajā ziņā, ģimenē, mājas dzīvē, tāds iekšējs emocionāls skaidrojums. Un tad kopā sintezējot visas šīs trīs prognozes, jums būs, teiksim, pilnīgāks priekšstats. Bet nesatraucaties, ja jūs nezināt, kur jums ir ascendents vai kur jums ir mēnesis, noklausieties par savu zīmi un ierakstiet komentāros, kas no tā visa rezonēja. Es sākšu ar auniem un aunu ascendentiem un arī mēnesis aunā. Tātad sveiki auni! Jums šis pilnmēnesis dviņos iekrīt jūsu 3. mājā. Un liela daļa no tā, ko es jau stāstīju, saskan ar jums un to, kas notiek kopumā ar visiem. Šis pilnmēnesis auniem izgaismo tātad 3. māju, un tā ir komunikācijas māja. Tā ir saistīta ar jūsu brāļiem un māsām, kaimiņiem, jūsu automašīnu, īsiem ceļojumiem, domām, kam jūs pievēršat uzmanību, domām, kas jūs nodarbina, un lietām, ko esat apguvuši. Merkurs, kā šī pilnmēnesis pārvaldnieks, atrodas Skorpionā, jūsu 8. mājā, kas ir saistīta ar partneru naudu, nodokļiem, mantojumiem, aizdevumiem, parādiem. Un tā ir arī kaut kāda atzimšana vai psiholoģiskas pārmaiņas, kā arī noslēpumi.
Es domāju, ka šis ir ļoti spēcīgs pilnmēnesis jums, Auni. Manuprāt, 3. māja patiešām nes kulmināciju tam, kā jūs runājat, kā rakstāt, kā sūtat izziņas vai kā mācāties, un te ir kāda transformācija. Tātad, vajadzētu pievērst uzmanību sarunām, kas aizsākās agrāk, un tagad tās sasniedz kulmināciju vai dot kaut kādu atrisinājumu. Gaidiet arī, ka jūsu e-pasts būs pilns, daudz izziņu, sarunu un iespējams privātu ziņu, kas daudz ko mainīs. Tas notiek tāpēc, ka Merkurs ir jūsu 8. mājā un vārdi tagad var būt pateikti skaļi. Tātad iekšējās kaut kādas neskaidrības var tikt izrunātas. Tās ir ļoti dziļas lietas, tās var būt arī skarbas, tās var būt biedējošas, tās var būt par neērtām tēmām, par tabū lietām, par lietām, ko jūs negribējāt atzīt pat paši sev, un viņa pilnmēnesis to visu tagad izceļ virspusē. Tās var būt arī finanšu sarunas un noteikti lietas, kas jūs psiholoģiski uztrauks. Un es arī domāju, ka ir iespējams, ka kāds brālis, māsa vai kaimiņš atklās ģimenes noslēpumu, vai arī jūs izrunāsiet to, no kā baidījāties, un gūsiet izrāvienu, piemēram, ja jūs gājāt terapijā, un tas var būt ļoti dziedinoši. Es, Auni, jums prognozēju, ka ir iespējams aizdevuma apstiprinājums, vai jūs saņemsiet ziņas par mantojumu, vai iespējams notiek apspriešana par kādas lietas pārfinansēšanu. Te ir iespējama arī kāda kaislīga atzīšanās, vai jūs varat pārvērst draudzību par kaut ko vairāk, par kaut ko nopietnāku. Pievērsiet uzmanību arī šim te lielajam multiplējam krustam, kas spēcīgi skar jūsu 3. un 9. mājas asi. Tātad izvēlieties ziņkārību, nevis vērtēšanu. Es ieteiktu veikt rituālu, piemēram, auklu pārdedzināšanu ar melnu sveci, lai atbrīvoties no visām toksiskajām domām vai strīdiem, kas atkārtojas. Es arī domāju, ka ir svarīgi runāt par savām robežām skaļi un tās vēlreiz nospraust un nostiprināt, lai labāk aizsargātu savas emocijas. Tātad tēma noteikti ir saistīta arī ar tīmekļa vietnēm, kursu pabeigšanu, iespējams izmaiņām attiecībā uz izdevumiem, kas ir saistīti ar ceļošanu vai transporta līdzekļiem, vai arī vienkārši jūsu domu biedru grupas nozīmes pastiprināšanos vai notikumiem tuvākajā apkārtnē. Veiksmi, Auni! Ceru, ka tas būs labs laiks jums! Un mēs pārējām pie Vērša zīmes, tātad saule, mēnesis vai ascendents Vērša zīmē. Un šis jums ir kā tāds ieskats jūsu finansēs, jo jums pilnmēnesis Dviņos iekrīt jūsu natālajā 2. mājā, un šis ir jūsu naudas mēnesis Vērši. Tas ir lielisks laiks, lai rūpīgi sekotu līdzi savām finansēm. Šī māja skar ne tikai naudu un personiskos īpašumus, bet arī jūsu pašvērtību un vērtību sistēmu. Un pilnmēnesis izgaismo šo te opozīciju starp to, kas pieder jums, tātad jūsu īpašumi, līdzekļi un jūsu pašvērtība, un to, kas pieder citiem, tātad parādi, aizdevumi, uzturlīdzekļi, mantojums un investīcijas, kā arī partnera resursi. Tātad šajā pilnmēnesī jums akcentējas nauda, attiecības un vērtības. Merkurs, kā šī pilnmēnesis pārvaldnieks, atrodas jūsu 7. mājā, kas ir par attiecībām. Tas liek lielu uzsvaru uz to, kā jūsu fiziskie līdzekļi, kā jūsu finanses, tātad nauda un resursi pēdējā laikā ir bijuši sarunu objekts attiecībās. Tas nozīmē arī, ka jums patiešām ir jāizvērtē, ko un kuru jūs patiešām vērtējat. Kaut kas, ko jūs esat nopelnījuši, ietaupījuši vai ieguldījuši, tagad sasniedz kritisku pagrieziena punktu. Tajā pašā laikā Merkurs jūsu attiecību mājā atklāja daudz varas dinamikas, varas cīņas vai cīņu par ietekmi, kas var būt saistīts tieši ar seksu, intimitāti, kā arī naudu. Iespējams, atklātībā nonāks partnera slēptie tēriņi vai kaut kādas biznesa sadarbības. Varbūt jums ir nepieciešams pārskatīt kādu līgumu. Iespējams, ka laulātais draugs beidzot atzīstas, kas slēpjas parādus vai aktīvus.
Ir iespējami arī šokējoši jaunumi vai atklāsmes, kas sākotnēji var šķist pārāk intensīvas, bet galu galā atbrīvojošas. Mīļie vērši, es jums prognozēju, ka daži tātad vērši vai vēršu ascendenti var saņemt negaidītu prēmiju, algas paaugstinājumu vai arī papildu ienākumu avotu, kas tagad atmaksājas. Tas visticamāk notiks tikai pēc godīgas sarunas par naudu, un es ļoti iesaku veikt jebkādus rituālus, kas saistīti tieši ar pārpilnību. Teiksim, zaļas sveces dedzināšana, darbs ar garšaugiem vai saruna vešana par algas apmēru. Iespējams, ka beidzot saņemsiet ikgadējo gada novērtējumu, un tas būs daudz labāks nekā domājāt, kas var, protams, rezultēties kādā konkrētā naudas summā. Šī pilnmēneša laikā jūsu pārvaldnieks Venēra atrodas 8. mājā, tātad, ja naudu nepelnat tieši jūs, tā nāk caur citiem cilvēkiem, kas joprojām jums ir izdevīgi. Nu ko, lai jums labs laiks vērši un pastāstiet, kā jums klājas. Mēs ejam tālāk pie dviņiem, tātad saule, mēnesis vai ascendents dviņu zīmē. Un, mīļie dviņi, jūs šajā pilnmēnesī esat uzmanības centrā, jo tas ir jūsu pilnmēnesis. Jūs esat kā zvaigznes, visa jūsu personība tiek izgaismota un visu acis tiek pievērstas jums. Protams, visu dviņu ascendenti to jutīs, jo šis ir vienreiz gadā, tikai jūsu pilnmēnesis, bet, protams, ja jums ir vēl planētas šajos te grādos, 12, 13, 14 grādu dviņos, nu tad tas jūs skars jo īpaši tātad akcentēti. Pirmā māja, tā ir jūsu personiskā identitāte, un pilnmēnesis 1. mājā liek jums atgriezties pie nodomiem, kurus noteicāt agrāk. Sāciet ar to un padomājiet, vai tie bija saistībā ar jūsu izskatu, ar jūsu pašsajūtu vai jauniem mērķiem. Es tagad runāju arī par to laiku, kad bija jauns mēnesis dviņos. Patiniet atpakaļ to laiku, tas bija 6 mēneši atpakaļ maijā. Bet arī paskatieties pirms 2 nedēļām, kādi tad bija šie te mērķi. Jo pirmā māja ir par jūsu personīgo zīmolu, par jūsu brendu, un jūs paši, kā jūsu pašu identitāte, jūsu ķermenis, kā tas tagad izskatās, ko jūs esat sasnieguši. Merkurs ir ne tikai šī pilnmēneša pārvaldnieks, bet arī jūsu saules pārvaldnieks. Un tas ir ļoti cieši saistīts ar šo pilnmēnesi, atrodas jūsu 6. mājā. Un tas var nozīmēt, ka jūs pieņemat lielus lēmumus, kas ir saistīti ar veselību, jūsu darbu, ar mājdzīvniekiem. Jūs varat nopirkt mājdzīvnieku, jūs varat, aizdot mājdzīvnieku, vai te kaut kādas lietas, jūs varat, pēkšņi sākt, kaut kādas darbības, kas ir saistītas ar jūsu mājdzīvniekiem. Tās varbūt arī darbības, kas ir saistītas ar jūsu ikdienas rutīnu, piemēram, jūs mainat dienas režīmu, jums mainās darba apstākļi, jūs ieviešot kaut ko jaunu, jūs atbrīvojaties no kādiem neveselīgiem ieradumiem. Tātad es teiktu, ka šis ir laiks, kad uzmanības centrā esat jūs paši. Te gan ir arī tāds spēcīgs emocionāls spiediens, kas liek jums pārveidoties, jo par cik šis pilnmēnesis iekrīt jūsu 1. mājā, te visas maskas nokrīt, un jūs varat justies ļoti emocionāli, vai jūs varat, tikt tā kā vilkti dažādos virzienos tieši dēļ šī te lielā mutablā karmiskā krusta, kas izveidos debesīs. Tātad, starp ko tad ir šī te, vilkme, deķīša vilkšana turp šurp atpakaļ? Tas var būt starp to, kas jūs esat darbā, vai arī starp to, kā jūs jūtaties, vai nevarat atrast kontaktu ar mājiniekiem, ar ģimeni. Tātad, ko no jums prasa darbs un ko no jums prasa ģimene. Opozīcija starp mēnesi jūsu zīmē un sauli 7. mājā ir ļoti akcentēta, jo tas skar jūsu zodiaka stūrus, un jūs varat būt ļoti emocionāli par lietām, kas notiek attiecībās. Un liela daļa no jums domās, es nevaru reaģēt uz citiem cilvēkiem, man ir jābūt gatavam strādāt ar viņiem, bet arī jāsakoncentrējas uz sevi, tātad, kur tad ir viņi, kur ir manas vajadzības, kur ir viņu vajadzības, kā tas viss izspēlēs šajā lietā.
Un arī Merkūra retrogrāds ir iepriekš nācis ar enerģiju, lai palīdzētu jums piepildīt, kā saka, savu kausu un apzināties, ka daži cilvēki vai attiecības iespējams vairs nedarbojas. Un tas var nozīmēt arī to, ka jūs dodat citiem telpu, lai viņi sakārtotu savas lietas, kamēr jūs kārtojat savas lietas un koncentrējieties uz veselīgākiem ieradumiem vai labāku rutīnu. Merkūra atrašanās jūsu 6. mājā var nozīmēt darba, veselības vai grafika maiņu. Jūs iespējams jūtaties finansiāli vai emocionāli drošāki, un tas arī palīdz jums nopietnāk pievērsties savai karjerai. Tātad jūs varat novērot fiziskas pārvērtības vai vizuālu uzlabošanos vai kaut kādas pārmaiņas, tātad savā ķermenī, savā izskatā. Tas var arī nozīmēt to, ka parādās drosmīgs jauns personiskais zīmols vai personiskais stils. Un viss ir saistīts ar to, kā jūs runājat ar sevi ikdienas situācijās, un jūs atbrīvojaties no toksiskas paškritikas. Mani padomi būtu šajā pilnmēnesī tādi, ka, tā kā Merkurs ir jūsu 6. mājā, pievērsiet uzmanību diagnozei, ja jums ir bijušas veselības problēmas, vai te varbūt arī kaut kāds izrāviens, piemēram, jauns treniņš vai jauns darba rituāls, kas pilnībā maina jūsu enerģiju. Tas var nozīmēt arī, ka esat beidzot atmetis kaut ko, kas ir iztukšojis jūsu dzīvības spēkus, bet daži dvīņi var uzzināt, kā viņi ir stāvoklī. Es ļoti ieteiktu veikt afirmācijas spoguļu priekšā, jo tas ir par jūsu tēlu, par jūsu izskatu. Atcerieties, ka šis ir jūsu pilnmēnesis, tāpēc jūs patiešām pārdomājiet to, cik tālu esat tikuši pēdējos 6 mēnešos. Šis laiks ir par to, kurš dosies uz priekšu ar jums un kurš atbalsta to, par ko jūs kļūstat. Nu ko, dviņi, ceru, šis būs labs laiks jums un ierakstiet, kā jums klājas. Mēs ejam tālāk pie Vēža, un tātad Saule, Mēnesis un ascendents Vēža zīmē, un jūsu devīze šajā pilnmēnesī ir dziedināšana un noslēpumi. Mīļie Vēži, jums šis pilnmēnesis dvīņos iekrīt jūsu horoskopa 12. mājā, un tā kā mēnesis pārvalda jūsu zīmi, jūs šos mēnesis tranzītus iespējams jūtat nedaudz vairāk nekā citas zīmes. 12. māja ir par atpūtu un par noslēgumu. 12. ir zemapziņas māja. Tā ir jūsu guļamistaba, jūsu miegs, jūsu meditācijas stāvoklis. Tā ir arī par noslēpumiem, noslēgumu, spēku atgūšanu vai garīgu atpūtu. Šis varētu būt pilnmēnesis, kad jūs vēlaties privātumu, atpūsties un relaksēties. Merkurs, kā šī pilnmēnesis pārvaldnieks, ir gājis arī retrogrādā kustībā no jūsu darba zonas uz jūsu 5. māju, kas sniedz jums iespēju pārdomāt, kas dara jūs laimīgus, ko jūs mīlat, kādi ir jūsu hobiji, kādi ir jūsu radošie projekti, vai visu, kas saistīts ar bērniem vai iepazīšanos. Un tagad pilnmēnesī jūs varat izdarīt kādus secinājumus par šo. Šis jums ir arī dziļi psiholoģisks laiks, jo jums ir jāpievērš uzmanība arī saviem sapņiem, un tajos jūs varat atklāt kaut kādas patiesības, kādus noslēpumus, kaut kas, kas ir nodarbinājis jūsu prātu visu šo laiku. Te var parādīties kaut kādas zīmes, pareģojumi vai pat senču vēstījumi. Visticamāk kaut kas, kas ir bijis apslēpts pat no jums pašiem attiecībā uz radošumu vai pagātnes mīlas dēkām, tagad var parādīties virspusē, lai varētu notikt dziedināšana. Te var būt bijusi arī kaut kāda neskaidrība par romantisko partneri, par kādu, ar ko esat tikušies, vai tā ir varbūt pašsabotēšana vai pašdestrukcija. Tas var būt kaut kas saistīts ar jūsu bērniem vai pat jūsu bērnību, un tad es ieteiktu varbūt kādu meditāciju, lai palīdzētu to atrisināt. Jo visas šīs tēmas var, kaut kas no tā var iziet virspusē pilnmēnesis laikā. Merkurs kā pilnmēnesis pārvaldnieks ir jūsu 5. mājā un patiešām palīdz jums pārvērst sāpes vai bēdas mākslas darbā. Tātad šeit akcents ir uz radīšanu, uz radošām aktivitātēm, uz fokusēšanos uz to, lai šai Merkura enerģijai būtu pielietojums un lai tā jums būtu noderīga.
Daži vēži iespējams ir sajutuši, ka bijušais partners jums seko, vai arī viņš atgriežas šī pilnmēneša laikā, mēģina kontaktēties ar jums, vai arī jūs izbeidzat kādas attiecības. Iespējams arī, ka radošais projekts, ko pametāt, tagad nāk atpakaļ un aicina to atdzīvināt un pabeigt. Citas tēmas šajā pilnmēnesī var būt tā, ka jūs varat atklāt, ka esat stāvoklī vai jūs plānojat grūtniecību un strādājat caur garīgajām blokādēm vai pie kaut kādas pašu sabotēšanas tēmas. Vai arī tā var būt negaidīta grūtniecība. Pilnmēnesis 12. mājā patiešām prasa vienpatību un jūs varat distancēties no citiem uz laiku. Tātad veltiet laiku papildus atpūtai, pavadiet laiku vienatnē. Noteikti veltiet laiku, lai rakstītu dienas grāmatu un gremdētos pārdomās. Mēģiniet ieviest arī kaut kādas vakara rutīnas taisni pilnmēneša laikā, kas palīdzēs jums atslābināties vai darīt kaut ko radošu. Noteikti pierakstiet savus sapņus, turiet dienas grāmatu blakus nakts galdiņam, jo sapņi var būt zīmīgi. Esiet uzmanīgi ar bijušajiem partneriem, kas var atgriezties, bet arī var parādīties vienkārši jūsu sapņos. Ja esat dziedinājuši kādu traumu, mainījuši darbu vai mainījuši ierasto grafiku, tas iespējams ir devis jums vairāk laika būt radošiem, strādāt pie veciem hobijiem vai atsākt iepazīšanos. Ko vēži, lai šis būtu labs laiks jums, ierakstiet komentāros, kā jums klājas. Un mēs pārējām pie lauvas zīmes, tātad saule, mēnesis vai ascendents lauvām. Lauvām šis pilnmēnesis ir saistīts ar mērķiem un draugiem. Lauvas jums šis pilnmēnesis dviņos iekrīt jūsu 11. mājā, kas saistīta tieši ar draugiem, tīklošanos, mērķiem un sabiedriskumu. Jūsu ballītes, svētku pasākumi, sanāksmes un draugi noteikti iznāks priekšplānā. Pilnmēnesis laikā saule, kas ir jūsu pārvaldniece, atrodas opozīcijā mēnesim, kas var atklāt lietas, ko jūs negaidījāt, vai cilvēkus, kurus jūs varat satikt. Tātad vecie mērķi arī var tikt pārskatīti vai pārvērtēti. Jūs iespējams novērosiet sapņu piepildīšanos, jo pilnmēnesis ir jūsu 11. mājā, kas izgaismo tieši mērķu piepildīšanos, tātad dreams come true, un tā ir tāda ļoti, ļoti labvēlīga vieta, kur notikt pilnmēnesim. Merkūrs, kas ir šī pilnmēneša pārvaldnieks, atrodas jūsu 4. mājā, un viņš jau šeit izgāja cauri retrogrādai kustībai, tagad ir direkts, bet akcentē tātad jūsu ģimeni, mājas un tātad varbūt ģimenes draugus. Un tas var izpausties kā nesenās attiecību izmaiņas, salapšana vai šķiršanās, kas uzjundīja pagātni vai rada emocionālas pārmaiņas jūsu mājās. Ģimenes kopā sanākšana vai ģimenes sapulcēšanās dēļ notiekošajām pārmaiņām mājās, jo te bija Merkura retrogrāds. Var būt, ka daži lauvas vai lauvas radinieki vai paši lauvas pārceļas atpakaļ vai taisn otrādi pārceļas prom no mājām, vai ģimenei ir jāsadarbojas kaut kādā veidā, lai dzīvotu kopā. Un tas arī nozīmē, ka daudz ģimenes kopā pulcēšanās, ģimenes vakariņas un ģimenes pārunas. Tāpēc, lai gan tas ir sabiedrisks laiks, tas var arī nozīmēt, ka visa darbība notiek mājās, un tā skaitā arī svētku ballītes var notikt tieši mājās, un patiesībā jūs arī pats būsiet tas, kas viņas organizē. Kas attiecās uz akcentu uz karmiskajiem mezgliem, kas saistās ar šo pilnmēnesi, te kāds mērķis, kas saistīts ar jūsu mājokli, beidzot var piepildīties. Arī agrāk izteiktās vēlēšanās, kas ir saistītas ar draugiem, tagad var piepildīties, bet tas noteikti ir saistīts arī ar ģimenes un mājas karmu. Pievērsiet uzmanību draugiem vai draugu grupām, tās var radikāli mainīties, vai arī mājās izbeidzas kaut kāda stresa situācija un mājas atmosfēra radikāli mainās un jūs atstājat pagātnē kādas nesaskaņas. Iespējams arī, ka kāds no vecākiem vai istabas biedrs atklāja patiesību par to, kādēļ vispār notiek šīs pārmaiņas, un tas ietekmē jūsu ilgtermiņa mērķus. Es prognozēju, ka daži no jums var lieliski pavadīt laiku ballītēs un pasākumos. Jūs varat publicēt kaut kādas lietas vai runāt par lietām, kas var ātri gūt popularitāti.
Un tas ir galvenokārt par savas patiesās piederības atrašanu, par savām patiesajām draugu grupām, par to, kur tad es piederu, kas es esmu, kur ir mana vieta, un var nest arī dziedināšanu caur to. Es ieteiktu apskatīt savus mērķus, ko esat nosprauduši pēdējo 6 mēnešu laikā attiecībā uz savu mājokli un ģimenes situāciju, un visticamāk lietas šeit ir mainījušās. Lai arī kādas dramatiskas izmaiņas notiktu jūsu mājas sektorā, tās palīdz jums pietuvoties tai sajūtai, ko jūs sagaidat mājās un ģimenē. Praktizējiet pateicību šī pilnmēneša laikā. Esiet pateicīgi par draugiem, kas jums ir. Esiet pateicīgi par jumtu virs galvas. Tas patiešām var palīdzēt mainīt perspektīvu un ienest visu labo nākamo mēnešu laikā. Lai veicas lauvas, cerams, ka tas jums palīdz. Un mēs ejam tālāk pie jaunavas zīmes. Tātad saule, mēnesis un ascendents jaunavas zīmē. Un jums šis pilnmēnesis iekrīt 10. mājā un akcentē karjeras kulmināciju. Esiet sveicināti jaunavas pārmaiņu zonā, ko ietekmē vairāki kvadrāti jūsu kartē. Un tā kā pilnmēnesis atrodas jūsu 10. mājā, visa enerģija tiek raidīta uz karjeras, reputācijas, sasniegumu un sabiedriskās dzīves tēmām. Akcents tātad šeit ir karjera un ietekmīga komunikācija, jo šī pilnmēnesis un arī jūsu pārvaldnieks Merkurs tagad ir direkts, viņš atrodas 3. mājā Skorpionā, un šī māja ir par jūsu prātu, komunikāciju, pārvietošanos, līgumu parakstīšanu un sazināšanos. Ko tas viss nozīmē? Tātad. Var būt ļoti svarīgi līgumi, sarunas, dokumenti vai tikšanās, kas kaut kādā veidā ir saistītas ar jūsu statusu vai karjeru. Dažiem tas var nozīmēt projektu, prezentāciju vai pat paaugstinājumu, pie kura esat klusībā strādājuši un tagad esat gatavi šķērsot finiša līniju. Tas, kā jūs sazināties profesionālā līmenī, tagad tiek mainīts. Merkurs 3. mājā dod jums precīzus, spēcīgus un magnētiskus vārdus. Jūs sasniedzat savus klausītājus, veidojot sakarus ar draugiem vai grupām, kā arī uzlabojot komunikāciju ar klientiem un attiecībās. Te gan arī jūs izjūtat diezgan lielu spiedienu, jo jums šis pilnmēnesis ir ļoti aktīvs. Un jūs arī esat uzmanības centrā, un jā, šīs lielais T-kvadrāts jūs burtiski plēš uz pusēm starp notikumiem mājās, pārmaiņām attiecībās un karjeru. Taču es ieteiktu koncentrēties uz pozitīvo. Ja esat iesaistīti tehnoloģijos, mēdījos, rakstīšanā, mācībās vai blogošanā, tagad visums mudina jūs izkļūt no aizkulisēm. Jā, jūs varat justies nomākti dēļ ģimenes pārmaiņām vai ceļošanas, taču koncentrējieties uz sevis pierādīšanu un atpazīstamību. Iespējama arī darba maiņa, pieteikšanās darbam, statusa maiņa, algas palielinājums, kā arī izmaiņas ar priekšniekiem vai uzņēmumu, kurā strādājat. Izaicinājums šeit ir lielais multiplais krusts, kas skar jūsu karjeras asi, tāpēc vairāk tas ir par ticības izvēli nekā baidīšanos par kaut ko. Esiet uzmanīgi ar to, ko sakāt publiski, par kaut ko neētisku. Tas ir arī par iznākšanu priekšplānā, iznākšanu gaismā un kļūšanu par līderi. Labs laiks, lai atjauninātu savu LinkedIn profilu, mainītu profesionālo fotoattēlu vai atsvaicinātu savu CV. Jūs varat ierakstīt arī 60 sekundžu video, kurā iepazīstināt ar sevi kā jaunu profesionāli un publicējiet to pilnmēneša laikā. Šis laiks ir arī par atbilstošu lēmumu pieņemšanu, kas būs tieši laikā, lai veiktu nepieciešamās darbības panākumiem karjerā. Un jā, tam visam ir sava cena, tas nozīmē, ka jums ir kaut kas jāupurē vai jābūt mazāk paškritiskiem un jāizmanto iespēja runāt. Jā, šeit ir arī liels spiediens uz attiecībām, jo jūsu fokus šobrīd ir uz karjeru, un tas rada, protams, spiedienu pārējās jūsu dzīves sfērās.
Šeit ir spriedze saistībā ar pārmaiņām jūsu 4. mājā, kas ir ģimene, tātad jūs vai nu atgriežaties mājās, vai taisn otrādi ejat prom no mājām, jūs pārceļaties, vai arī te notiek kaut kādas drāmas ģimenes frontē. Tas nozīmē arī, ka dažiem no jums var nākties pateikt, man ir jāaiziet no mājas, man ir jādodas uz biroju, man ir jādara dažas lietas vai jāpiedalās šajā sapulcē projektā vai projekta palaišanā, un tāpēc es tagad došos prom, es izeju, jo man ir vajadzīgs laiks karjerai, un mājinieki var palikt neapmierināti. Ko varam ieteikt? Ņemat līdzi savu klēpju datoru, tātad prioritāti dodat darbam, jo tas patiešām mudina jūs izcelties un tikt uztvertam kā līderim, kāds jūs arī esat. Lai jums veicas jaunavas, ierakstiet, kā jums klājas, un mēs ejam tālāk pie svariem. Tātad Saule, Mēnesis vai ascendents svaru zīmē. Un jums šis pilnmēnesis ir par vērtībām un arī par ceļojumiem. Svariem pilnmēnesis Dviņos notiks jūsu natālajā 9. mājā, un tā kā Dviņi jums ir draudzīga zīme, pilnmēnesis šeit ir labvēlīgs. 9. māja fokusējas uz filozofiju un paplašināšanos, uz izaugsmi, uz attīstību. Tā ir saistīta ar ceļošanu, ar augstāko izglītību, arī ar juridiskām lietām, jūsu uzskatiem, publicēšanos un garīgumu. Jūs varat atrasties, piemēram, lidmašīnā, pārbraucienā, varat koncentrēties uz kaut kā palaišanu, publicēšanu, tikšanos ar mentoru vai juridisku lietu risināšanu. Merkurs, kas ir šī pilnmēnesis pārvaldnieks, tagad ir direktā kustībā Skorpionā un atrodas jūsu 2. mājā, kas atbild par naudām un vērtībām. Ja esat domājuši par atgriešanos skolā, par kaut kādu, mācību apmaksu, par ceļojumu rezervēšanu, vai projekta rakstīšanu, vai, projekta taisn otrādi palaišanu ēterā, šīs tēmas var parādīties 9. mājas pilnmēnesis laikā. Merkurs 2. mājā nozīmē, ka dažiem svariem uzskats par to, kas jums piederējis ilgāku laiku, tagad tiek transformēts, un tas tiek varbūt sagrauts vislabākajā veidā. Jūs varat spontāni rezervēt ceļojumu, jūs varat nolemt uzsākt kursu vai piedzīvot garīgu atmodu, kas pilnībā pārraksta jūsu dzīves filozofiju, tostarp vērtības, pašcieņu un naudu. Merkurs 2. mājā ir arī saistīts ar jūsu ienākumiem, tātad jūsu ienākumi var būt saistīti ar mācīšanu, rakstīšanu vai runāšanu, un tas var kļūt daudz ienesīgāks, jo jūs transformējat to savu veidu, kā jūs pelnat, kā jūs runājat. Es prognozēju svariem, ka tas viss ir saistīts ar kaut kādiem, zīmogiem pasē, tādā ziņā, ka jūs noteikti varat negaidīti un ātri risināt ceļojumu jautājumus, tie var būt negaidīti, tie var būt pēkšņi, un viņi var nebūt saistībā ar jūsu darbu vai darba grafiku. Mēs šeit varam prognozēt arī izlaidumus, manuskriptu pabeigšanu vai iespējams popularitāti gūstošu ierakstu sociālos mēdījos, kas maina jūsu zīmolu uz visiem laikiem. Venēra, kas ir jūsu pārvaldniece, veidos sekstilu ar Plutonu, kas nozīmē daudz radoša darba, reklāmas, mārketinga, daudz rakstīšanas, publicēšanas vai zīmola veidošanas. Tā varbūt arī blogošana, un atcerieties, jūsu komunikācijas veids mainās, un tas var ienest jums papildus ienākumus. Šis laiks ir arī par izmaiņām un ticību sev, paļaujoties uz pārliecību un spēju parādīt sevi pasaulē. Kādi būtu padomi? Tātad, ja jums ir nepieciešams tikties ar kādu guru, ar mentoriem vai skolotājiem, lai palīdzētu šajā procesā, dariet to. Kā rituāli pilnmēnesim iesaku izlasīt lapusi grāmatā, kas palīdzēs būt optimistiskākiem. Tātad jūs paņemat jebkuru grāmatu, kaut kādu jūs atverat viņu, izlasat lapusi un padomājiet, ko tas nozīmē, kāpēc tieši šī lapuse. Un tas palīdzēs jums būt optimistiskākiem un koncentrēties uz komunikāciju un savas filozofijas maiņu. Iespējams, jums palīdzēs arī jauns mentors vai jauns autors. Šajās pārmaiņās, kurām jūs ejat cauri, jums var palīdzēt arī profesionālis, piemēram, skolotājs, mentors vai jurists.
lai veicas svari. Tālāk mēs ejam pie Skorpiona, un tātad Saule, Mēnesis vai ascendents Skorpiona zīmē. Nu, protams, šis pilnmēnesis jums transformēs jūsu finanses. Skorpioni, jums pilnmēnesis Dvīņos noris jūsu 8. mājā, un jums šī teritorija ir pazīstama, jo jūs esat ļoti cieši saistīti ar šo sektoru. Tātad 8. mājā noris dziļas izmaiņas, transformācija un noslēpumi. Dvīņi 8. mājā atspoguļo pārmaiņas un transformācijas, kuras jūs pārdzīvojat finansiāli, emocionāli vai saistībā ar finansēm un intimitāti. Tas sākās ar vārdiem un komunikāciju. Šī ir nedaudz tā kā ēnu zona, kas tagad tiek izgaismota kā Ziemassvētku eglīte, un pilnmēnesis šeit nozīmē, ka jūs pat tiešām koncentrējaties uz rēķinu apmaksu. Akcentējas kopīgie maksājumi, kurš par ko, cik daudz maksās, kopīgās finanšu lietas. Ir, teiksim, varbūt arī liels ienākošais maksājums vai liels maksājums, kas ir jāsamaksā. Jūs iespējams mēģināsiet noslēgt tēmas, kas saistītas ar nodokļiem, mantojumiem vai intimitāti. Te varbūt arī kaut kāds izrāviens finanšu jomā vai pašcieņas un pašvērtības ziņā, jo Merkurs tagad ir direktā kustībā, tas ir gājis retrogrādi no jūsu 2. mājas, kas ir jūsu nauda, jūsu finanses, jūsu pašvērtība, un tagad atgriezies uz jūsu 1. mājā, tātad tas esat jūs pats. Un daudzi skorpioni ir saskārušies ar finanšu izaicinājumiem, kas likuši apšaubīt sevi, vai ir bijusi naudas saņemšanas aizkavēšanās. Tātad es domāju, ka te būs kaut kādas pārmaiņas, tas varbūt kaut kāds izrāviens, kaut kādas atklāsmes finanšu ziņā saistībā pašam ar sevi. Un liela daļa pārmaiņu sāks ar to, kā jūs vērtējat sevi, kā jūs runājat par naudu, kā jūs runājat par sevi un kā tiekat galā ar stresu vai bailēm. Merkurs ir jūsu zīmē, tas to visu padara ļoti spēcīgu, te ir labs potenciāls. Un Merkurs veido trigonu arī ar Saturnu, kas ir par radošumu un pašizpausmi, tāpēc, ka tas ir jūsu 5. mājā, neļaujot sevi pārāk satraukt ar romantiskajām lietām, bērniem vai iepazīšanos. Protams, šis Merkurs veido trigonu arī ar Jupiteru, un patiesībā man ļoti patīk šis pilnmēnesis jums Skorpioni. Es jums ieteiktu, ka pievērsiet uzmanību naudas plūsmai, jo nauda beidzot sāks nākt jūsu virzienā. Arī Venēra, Saule un Mars atrodas jūsu 2. mājā, aktivizējot šo te naudas plūsmu, naudas resursus un jūsu pašcieņu. Te varbūt arī tas, ka ienākumi nāk no citiem cilvēkiem. Iespējams, ka tas ir bijis arī par kaut kā pārunāšanu naudas sakarā, tātad parādu konsolidēšana, ietaupījumu izmantošana, investīciju izvērtēšana vai partneriem, kas jums palīdz. Jūs varbūt arī konkretizējāt veidus, kā justies stabilākiem un pārliecinātākiem par sevi un savām finansēm. Jā, tas varbūt arī par to, ka jūs nometat veco ādu, kā to dara čūska, jūsu balss, jūsu patiesība un jūsu klātbūtne ir ļoti magnētiska. Es prognozēju, ka tiek atmaksāts parāds, saņemts mantojums vai notiek kaut kāds izrāviens naudas lietās. Un daži no jums pārtrauks šo te dvēseles tā kā vienošanos vai līgumu ar sevi, kas jūs iztukšo. Padomi šajā pilnmēnesī būtu tādi, ka es ieteiktu jums kādu rituālu peldi šī pilnmēneša laikā, lai attīrītu enerģiju, veiktu kaut kādu detoksikāciju un sevi attīrītu fiziski, emocionāli, garīgi. Tas ir arī par jūsu vēlmju izrunāšanu tieši realitātē. Jūs ne tikai vēlaties kaut ko iekšpusē, bet jūs runājat par to. Atcerieties, ka Merkurs Skorpionā, tātad tas ir jūsu zīmē, un jūsu vārdi paši par sevi ir maģiski. Koncentrējieties uz pozitīvo, ticiet sev, piemērsiet uzmanību arī šim te Marsa kvadrātam, lieliem saspringumam, jo veidojas liela finansiāla jauda, lai investētu lietās, kas jūs darīs laimīgus, tie var būt radošie projekti, tie var būt lietas, kaut kas, ko jūs mēģināt uzsākt, vai arī, lai uzņemtos zināmus riskus romantiskajā jomā.
Iemācīties atklāt savu jūtīgumu, savu nedrošību, atvērties otram cilvēkam. Tas dos labākas iespējas ne tikai finansiāli, bet arī attiecību ziņā, jo 8. māja ir par intimitāti un savstarpēju saplūšanu. Nu ko, skorpioni, lai jums labs laiks, un mēs ejam tālāk pie strēlniekiem. Tātad sveiki strēlnieki, kā jums iet? Jums šis pilnmēnesis iekrīt jūsu attiecību zonā un principā izgaismo jūsu attiecības, ir kā attiecību spogulis, jo dvieņi ir jūsu pretējā māja, tas ir jūsu attiecību sektors, un 7. mājā ir jūsu astrologs, jūsu laulātais draugs, attiecības klienti, tas ir jūsu tirgus placis, te ir viss, kas ir saistīts ar citiem cilvēkiem. Tas ir interesanti, jo jums te ir bijis retrogrāda kustība ar daudzām planētām, kas iet cauri jūsu 1. mājai, liekot jums koncentrēties uz sevi. Tātad šeit ir arī pārmaiņas attiecībās, iznāk gaisā kaut kāda patiesība. Jo pēc tam, kad esat koncentrējušies uz sevi, uz savu veselību, uz ieradumiem un attiecībām ar sevi, tagad kaut kas dramatiski mainīsies jūsu attiecībās ar kādu citu. 7. māja var nozīmēt arī līgumus un juridiskus jautājumus. Merkurs, kas ir šī pilnmēneša pārvaldnieks, atrodas jūsu 12. mājā, un tas ir sektors prom. Tātad daudzi strēlnieki iespējams ir šaubījušies par lēmumiem, par darba pamešanu vai palikšanu, par attiecībām, par sevis parādīšanu. Un tā ir bijusi arī tāda svārstīga enerģija. Mainīt vai nemainīt, atstāt vai neatstāt, ja? 12. māja ir arī jūsu zemapziņa, jūsu miegs, sapņi, garīgums un slēptie ienaidnieki. Un šeit attiecības ir kā spogulis. Šī pilnmēneša laikā partneris var atspoguļot visu, no kā jūs esat izvairījušies. Un Merkurs tagad ir direkts, viņš ir 12. mājā, kas nozīmē, ka patiesība un kaut kādas dziļas atklāsmes viņas nāk gaismā. Jā, pat ja tā ir bijusi apslēpta patiesība, vai, teiksim, kaut kas tāds, kas ir visiem citiem redzams, bet jums nē, jūsu sapņi un jūsu intuīcija to varēs atklāt. Jūs varat arī justies tā, it kā iestrēguši, it kā strupceļā, bet tam ir jābeidzas, un tagad tas atrod veidu, kā par visu šo runāt. Tomēr pilnmēnesis ir 7. mājā, un tas var nozīmēt arī, kad jūs satiksiet nozīmīgu partneri. Tās var būt kaut kāds biznesa apvienošanās. Daži no jums varbūt sadarināsies vai apprecēsies, bet tas var būt arī slepens piedāvājums kā pārsteigums. Iespējams, jums jau ir nojausma, ka partnerībā drīz notiks pārmaiņas, bet arī attiecības, īpaši biznesa jomā, iespējams ir nostiprināt. Izaicinājums šeit ir tas, ka dažas planētas strēlniekā drīzumā sāks veidot kvadrātu ar Saturnu un Neptūnu. Tāpēc, ja jums ir jāsaskars ar šķiršanos, jūs arī apzināties, ka jums būs jārīkojas, lai veiktu kādas izmaiņas mājās vai jūsu dzīves situācijā. Piemēram, jums ir jāpārdod īpašums, jums ir jāpārvācas, vai kaut kādas situācijas ar mājām. Jā, tas var izcelt arī nestabilas attiecības ar brāli vai māsu vai kaimiņu, bet arī partneris var mēģināt atkāpties vai slēpt kādu noslēpumu, un jūs varat būt neapmierināti par to, ka viņš nekomunicē skaidri un saprotami. Kādi varētu būt padomi šī pilnmēneša laikā? Tātad uzrakstiet vēstuli savam partnerim vai nākotnes partnerim. Ja esat viens, izejiet sabiedrībā un satieciet cilvēkus. Ja esat attiecībās un jums ir jāatrisina domstarpības, uzrakstiet visu pilnmēneša laikā. Nolasiet to skaļi, pat ja viņš vai viņa to nekad nedzirdēs. Nolieciet zem spilvena, aploksnē vai sadedziniet, lai atbrīvotu visu, par ko esat baidījušies runāt, un attīrītu attiecību kanālus. Un tātad Merkurs trigonā ar Jupiteru liecina, ka jūs samierinaties ar faktu, ka, lai gan lietas sakārtos nevienmēr tā, kā jūs gribat, tas ilgtermiņā jums nāks par labu. Jā, tas mainīs jūsu finanses un mājas, bet tas palīdz jums izveidot stabilāku plānu un koncentrēties uz emocionālo drošību, attiecību pārmaiņu haosā. Neizvairieties no lietām, no kurām visvairāk baidāties, izkliedējiet miglu un neskaidrības.
Ja jūs nevarat iegūt skaidrību, strādājiet ar hipnoterapeitu, meditējiet, rakstiet sapņu dienas grāmatu. Tas parādīs jums, kuri ir tie, kas darbojas pret jums, un patiesības nāks gaismā, lai jūs varētu dot priekšroku sev, ja attiecības nav paredzētas. Esiet piesardzīgi ar neskaidrībām vai manipulācijām, kas arī šeit var parādīties. Nu ko, lai veicas strēlnieki! Mežāzis, tātad saule, mēnesis vai ascendents mežāža zīmē. Un jums šis pilnmēnesis ir par veselību un sadarbošanos ar citiem cilvēkiem. Jo, mīļie mežāži, jums šis pilnmēnesis dvīņos iekrīt jūsu natālajā 6. mājā. 6. māja ir jūsu veselība, ieradumi, jūsu biroja telpas, jūsu darbs ar padotajiem, rūpes par mājadzīvniekiem un ikdienas darbi. Tā ir jūsu rutīna, jūsu pakalpojumi. Un ar pilnmēnesi šeit var notikt lietas, kas ir saistītas ar veselību. Daži no jums var saņemt veselības testu rezultātus, beidzot pārtraukt kādu sliktu ieradumu vai gūt izrāvienu attiecībā uz darba plūsmu vai pārmaiņām veselībā. Retrogrāds, kas sākās jūsu 12. mājā un daudzas planētas 12. mājā, var nozīmēt, ka jums ir nepieciešama vairāk atpūta un atveseļošanās, vai arī jūs jūtaties slikti. Pievērsiet uzmanību ķermeņa signāliem. Aktuāli varbūt konsultēties ar medicīnas speciālistiem. Merkurs pārvalda jūsu 6. māju un ar Merkuru Skorpionā, kurš tagad ir jūsu 11. mājā, tātad mērķi, draugi un sabiedrotie. Tas nozīmē, ka jūs varat strādāt komandā ar citiem, lai labāk fokusētos vai piepildītu savus nākotnes mērķus. Tas var nozīmēt arī vienošanos un sadarbību ar draugiem. Jūsu ķermenis un grafiks šī pilnmēneša laikā lūdz pārskatīšanu, tātad paskatieties, kur jums ir liekais stress, paskatieties, kādi ieradumi ir jāpilnveido, kas varbūt ir jāatmat, kas jāpieliek klāt, lai jūs būtu produktīvāki. Bet šeit var arī kulminēt kaut kāds darba projekts vai arī kaut kāds veselības simptoms, beidzot iznāk gaismā, kas sākās jau agrāk. Merkurs, kā šī pilnmēneša pārvaldnieks, atrodas jūsu 11. mājā, tas var nozīmēt arī, ka atbildes slēpjas jūsu grupu darbā. Grupu nodarbības, tiešsaistes apmācības, draugi palīdz mainīt ieradumus vai iesaka ārstu, kurš var palīdzēt. Es prognozēju, ka mežāžiem visticamāk notiks toksiska darba pamešana vai beidzot pieturēšanās pie rutīnas vai diagnoze, kas sniedz milzīgu atvieglojumu. Pārmaiņas darba grafikā, birojā vai ar kolēģiem var būt aktuālas, iespējams citi cilvēki aizpilda to vakumu, ja esat prom veselības dēļ vai ceļojat. Te var būt saziņa ar grupām un domu biedriem, kas ir ļoti svarīga, jo Merkurs veido trigonu ar Saturnu jūsu 3. mājā, un Saturns ir jūsu horoskopa pārvaldnieks, un jūs varētu lūgt kolēģiem palīdzēt uzņemties daļu uzdevumu. Un Merkurs veido arī trigonu ar Jupiteru, palīdzot jums labāk komunicēt attiecībās, tieši vai nu romantiskās attiecībās vai saistībā ar ģimeni. Es jums ieteiktu izmantot Merkura trigonu ar Saturnu. Atrodiet īstos cilvēkus, kas jums palīdzēs orientēties labākā veselības un profesionālo mērķu sasniegšanā. Šis ir ļoti spēcīgs laiks tieši tīklošanai, sarunām, sociāliem kontaktiem, ja vēlaties mainīt vai pamest darbu. Izaicinājums šeit ir tas, ka Mars iet cauri jūsu 12. mājā, kas nozīmē apslēptas dusmas, apslēpts uzbudinājums vai nogurums. Un jūs varat būt pārsteigts par negaidītām emocijām, kas saistītas ar ģimenes attiecībām, stresu vai trauksmi par gaidāmo sarunu. Saņemiet atgriezenisko saiti no romantiskā partnera, terapeita, astrologa vai draugiem, lai atrastu labāko laiku un vārdus problēmu risināšanai. Var parādīties arī slēpts konflikts vai spriedze attiecībās ar brāļiem, māsām vai ģimenes locekļiem. Jūs iespējams šaubāties runāt vai nē, pēc Saturna retrogrāda jūs iespējams vairs neklusēsiet. Un jā, lietas var nākt negaidīti vai varbūt negaidītas sarunas ar partneriem, draugiem vai ģimeni, kas jūs pārsteidz. Jūs varat saskarties arī ar neusticamiem personāžiem, jūs mēģināsiet saprast, kurš ir
un kurš nav jūsu pusē, darbā vai mājās. Un Mars kvadrātā ar Saturnu var arī nozīmēt, ka daži cilvēki strādā pret jums, bet tas var arī izgaismot cilvēkus, par kuriem jūs domājāt, ka viņi ir jūsu draugi, bet var atklāties te kaut kādi slēpti motīvi, vai arī viņi var izrādīties konkurenti. Tātad, mīļie mežāži, turiet draugus tuvumā, bet ienaidniekus vēl tuvāk. Esiet uzmanīgi, kam jūs uzticaties, klausieties savā intuīcijā un ziniet, kad runāt un kad paklusēt. Lai veicas! Nu ko, esam nonākuši pie ūdensvīriem, tātad Saule, Mēnesis vai ascendents ūdensvīru zīmē. Un jums pilnmēnesis saistās ar radošumu un būšanu uzmanības centrā. Mīļie ūdensvīri, tātad šis pilnmēnesis Dvīņos notiks jūsu natālajā 5. mājā un jums draudzīgajā gaisa zīmē. Tas ir patiešām labvēlīgs sektors jūsu kartē, jo 5. māja ir par radošumu un prieku, tā ir saistīta ar romantiku, ar iepazīšanos, ar bērniem, ar būšanu uz skatuves, ar pašizpausmi un izklēdēm vai izpriecām. Tātad ar pilnmēnesi šeit jūs varat nodarboties ar tiešām priecīgām un jautrām lietām. Interesanti ir tas, ka pilnmēnesis laikā pilnmēnesis pārvaldnieks Merkurs ir jūsu 10. mājā, kas atbild par karjeru un reputāciju. Un tas var izpausties divējādi. Tie var būt jūsu pienākumi kā vecākiem, kas tagad izkristalizējas un nonāk uzmanības centrā. Vai arī jūs palaižat kaut kādu jaunu projektu, pie kā jūs esat līdz šim strādājuši. Jūs arī kļūstat radošāki savās izpausmēs un tādi aktīvāki ar savām zināšanām darbā. Nu, vai arī tieši var notikt liels pavērsiens radošā grupu projektā. Merkurs, kas ir jūsu 10. mājā, ir par jūsu karjeru un publisko tēlu. Un jūsu, teiksim, jūsu mūza jūs ir pārņēmusi ļoti pamatīgi un jaudīgi. Tas var būt kaut kāds radošs projekts, bet tā var būt arī grūtniecība, kas sāksies agrāk un tagad pievērš sev uzmanību. Vai arī jūs nākat klajā ar kādu publisku paziņojumu par savu jauno projektu, vai arī visiem paziņojiet, hei, es esmu stāvoklī, vai hei, mēs tagad esam kopā, hei, šis ir mans jaunais romantiskais partners, šī ir mana pasija, nu, kaut kas tāds, ja? Jā, šis arī nozīmē to, ka pasaule jūs vēro un jums tiešām vajag publicēt savus projektus, kaut ko jaunu, tās ir prezentācijas un tās ir uzstāšanās. Merkur trigons ar Saturnu, tātad Saturns ir jūsu tradicionālais pārvaldnieks, palīdz nostiprināt jūsu finansiālo drošību un pārliecību par sevi. Līgumi un sarunas var sniegt finansiālu drošību, un šis trigons ar Jupiteru jūsu 6. mājā, kas ir veselības māja, palīdz sakārtot visas haotiskās lietas darbā un apzināties, ka atrodat savu vietu vai komandu, kas liek jums justies droši. Te ir arī diezgan liels emocionāls spiediens un spiediens uz budžetu, jo Merkurs drīz sāks veidot opozīciju ar Urānu, un te ir bijuši daudz emocionāli satricinājumi vai pārmaiņas dēļ stresa mājās vai darbā. Mars jūsu sociālajā zonā veido kvadrātu ar Saturnu, tātad darbs un veselība var tagad atjaunoties un sakārtoties, bet tas var nozīmēt, ka jūs arī jūtat, ka daži draugi jūs nenovērtē, vai jūs izmanto, vai jūs izjūtat finansiālu spiedienu kaut kā rūpēties par viņiem. Jums ir jābūt uzmanīgiem. Lūdziet cilvēkiem dot savu ieguldījumu, palīdzēt jūs savākt līdzekļus jūsu mērķiem, vai sarīkojiet vakariņas, kurās katrs atnes savu ēdienu, piemēram. Nu, tātad, lai cilvēki jums palīdz tajā, ko jūs darat, ja? Un neuzņematies visu atbildību uz sevi. Un šīs pilnmēnesis 5. mājā visticamāk tātad ir par ballītēm, par svinībām, par bērnu dzimšanas dienām un laika pavadīšanu ar bērniem. Tātad, kā jau es minēju, ka daži ūdensvīri paziņos, ka ir stāvoklī, šeit ir iespējama mākslas izstāde vai kaut kāds jautrs ieraksts, interesants ieraksts sociālos tīklos, kas iegūs popularitāti, nu vai arī tikšanās ar kādu, kas šķiet kā dvēseles radinieks.
Mīļie ūdensvīri, jums šajā pilnmēnesī vienkārši ir jāizklaidējas un jāizmanto savs radošais potenciāls darbā. Tas ir jūsu moments, tātad skatieties uz mani. Es esmu šeit, es esmu foršs, es esmu radošs. Atrodiet veidus, kā izklaidēties, kas nav pārāk dārgi. Bet atcerieties arī, ka dažreiz ir vērts patērēties, ja tas iededz jūsu vai jūsu bērnu sirdis. Piemēram, jūs nopērkat slīdes, jūs apmeklējat sporta nodarbības vai jūs svinat dzimšanas dienas. Pēc pilnmēnesis veidos kvadrātu ar Saturnu un Neptūnu. Un jūs varētu domāt, vai šis radošais projekts pelnīs naudu, vai es varbūt iztērēju par daudz priekš kādas ballītes. Bet mēģiniet sastādīt budžetu realistiski un balansēt šo visu starp mājām un darbu. Ko? Lai veicas ūdensvīri, uzrakstiet, kā jums klājas. Un mēs esam nonākuši pie zivīm, tātad Saule, Mēnesis un Ascendents zivju zīmē. Un jums, mīļās zivis, šis ir par dziedināšanu mājās, jo pilnmēnesis Dviņos iekrīt jūsu 4. mājā, un šeit tas ir par lietu nobeigšanu, tas ir par mājas pārreģistrēšanu, tas ir par mājas dekorēšanu, tā ir pārcelšanās, tā ir mājas pirkšana vai pārdošana, te ir līguma parakstīšanas kaut kādas. Tie ir arī notikumi, kas saistīti ar ģimeni vai istabas biedru. Un jāpievērš uzmanību gan arī kaimiņiem, brāļiem un māsām. Pilnmēnesis 4. mājā izceļ jūsu emocionālās saites. Padomājiet par to, kas notika agrāk. Tas, kas satricināja jūsu mājas zonu, tātad emocijas vai ģimeni, tagad prasa kaut kādu darbību. Merkurs, kas pārvalda šo pilnmēnesi, tagad ir direktā kustībā Skorpionā jūsu 9. mājā, veidojot trigonu ar Saturnu uz jūsu zīmi. Jums tas ir labvēlīgi, tātad tieši izglītībai, juridiskām lietām, ceļošanai, mācībām. Un tas veido arī trigonu ar Jupiteru jūsu 5. mājā, tātad akcentē romantiskās lietas, juridiskos jautājumus un radošumu un bērnus. Tātad fakts, ka pilnmēnesis valdnieks veido trigonu ar Saturnu un jūsu zīmes pārvaldnieku ir visai labvēlīgs. Tas izceļ garīgumu, ceļošanu vai augstākas patiesības meklējumus. Mājas ir vieta, kur notiek dziedināšana, vai kaut kāda transformācija šeit. Daudzi no jums atklās, ka ģimenes modelis, kas atkārtojies paaudzēm, beidzot ir gatavs pārveidoties. Te ir kaut kas jānoslēdz, te ir kaut kas jāatzīst un jāatlaiž. Bet Merkurs 9. mājā sniedz arī gudrību. Tā var būt kāda garīgā grāmata, ko jūs izlasāt, jauns skolotājs, kuru jūs satiekat, tas var būt svētceļojums, kas parāda jums izēju no kāda strupceļa. Jā, te ir svarīgi tieši dzimtas modeļu dziedināšana. Es prognozēju, ka daži no jums varētu pārcelties, veikt renovāciju, pārtraukt saites ar toksisku radinieku vai atklāt ģimenes dokumentus, kas palīdz jums pārrakstīt savu stāstu. Dažreiz pilnmēnesis 4. mājā ir par izkļūšanu no mājām. Mēnesis jūsu kartē ir saistīts ar bērniem vai romantiskiem partneriem, tāpēc viņi var spēlēt lielu lomu šajās pārmaiņās. Ja jūtaties nedaudz noraizējušies, tad izkļūstiet no mājām, te labi noder diena vai divas vienkārši atpūtas vai kādam ceļojumam. Daži var tieši apmeklēt ģimeni, savukārt citiem labumu sniegs enerģētiskā pārkārtošana mājās. Jūs pārbīdat mēbeles, jūs kaut ko izdekorējat, jūs nomainat, kaut ko pamainat tā, lai jūs justos labāk. Tātad, jūs izdarīsiet dažus svarīgus secinājumus un noslēgsiet lietas. Tātad, te ir kaut kāda karmiskā cikla beigas. 4. māja ir arī par dzimtu, par ģimeni, par dzimtu, un jūs varētu domāt, es beidzot redzu šos te patērnus, es beidzot spēju ieraudzīt šos te dzimtas modeļus, es mainu dzīves vietas, mēģinot atrast īstās mājas. Un tas patiesībā prasa atgriezties un risināt problēmas ar mammu, tēti vai dzimtu, nevis bēgt no šīm problēmām.
Kaut kas aizveras, citas durvis atveras, un ja jūs saskarsieties ar problēmu mājas situācijā, tas mēģina likt jums domāt ārpus kastes un redzēt lietu kopīgo ainu. Nu jā, kaut kādas durvis aizveras, bet arī kādas atveras, un šis pilnmēnesis ir par pārmaiņām jūsu dzīves vietā. Nu ko, zivis, ceru, ka tas bija noderīgi. Un tā, kopīgie ieteikumi šajā pilnmēneša laikā būtu atcerēties, ka jūsu vārdi ir maģiski, tiem piemīt spēks šī pilnmēneša laikā, un izmantojiet tos, lai atlaistu, atklātu un pārrakstītu savu stāstu. Ja patika šī prognoze, aicinu īkšķīšot, abonēt šo kanālu un tiekamies nākamajos video. Lai veicas!